Klātesošie, sākam šīs dienas nodomas sēdi. Sēdes darba kārtībā ir ietverti visi tie jautājumi, kas visi nav, bet daļai tiem jautājumiem, ko skatījumiem komitejas sēdē, plus vēl nākuši ir klāt divi jauni jautājumi. Šis trešais punkts par nokavērto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgi izpildu šai personai. Un 13. punkts par Ziemassvētku pasākumu Almālas ciemā. Un tad vēl, pēc sēdes, kad šie jautājumi būs izskatīti, tad būs Novadonas finanšu nodaļas vadītājas informācija par kāds veidojās mums stāvoklis, no valdība palielina minimālās algas, kā veidojās mūsu pašvaldībā. Jo vēl tie pašvaldības, tie kontrols skaitļi vispār budžetam nekādi nav. Arī struktūra vienības un iestādes vēl nav iesniegušas savas prioritātes, bet apmēram kaut kā prognozi, kā veidosies, ja pieliet, kā veidosies darba algu palielinājums, tas apmēram tā iezīmējās. Par dienas kārtību iekļaujam šos divus punktus. Sagatavot lēmumu projektu, sagatavot, jā. Varbūt par 13 ko var pārcelt uz priekšu. Jā, nobalsos pa priekšu pa visu kopumā, jā, par tādu dienas kārtību. Pašās beigās pēc šīs dienas kārtības vēl Osman, jā, un tā. Kas ir par šādu dienas kārtību? Visi. 8. Tad, man saprot, par cik ir ieradies arī Ziemassvētku pasākumu organizators Almālas ciemā. Tad varbūt paņemsim šo pirmo, jā, un uzklausīsim viņu. 2 gadus jau viņš ir šeit bijis un informējis, varbūt kaut kādas izmaiņas ir plānā, ir iedzīvotāji tāda iniciatīva Almālē organizēt tādu Ziemassvētku pasākumu, 2 iepriekšējos gadus jau ir bijis. Arī šogad tas ir, lūdzu, mācā. Jā, ko tu kā es īsti nekavējos? Lieta zinām, pagājušajā gadā es gan nebija pagājušajā kungi, pagājušajā darbā bija nevarēšanas sevi. Nekas īpaši, nekas atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem nav paredzēts. Tādā pašā gadā aicināt pēc iespējas griboši atpūsties cilvēks, kas ir Almālas ciemā. Protams, arī viņu ciemiņi netiks dzīt ārā no turienes, kas viņa ciemos uz to laiku ir atbraukuši kā bērni, mazbērni un tālāk. Viss arī tas pats, kas tur bijis, neko jau tur īpaši nevarētu izdomāt vairāk. Bērniem kaut ko atsevišķi, ka ne tur pagājušajā gadā man meita ar krustmeitu 2 tur ņēmās. Atsevišķi aizstāvāt. Paraudzīt tas, ka tas tēvs pagaidām vēl ir un kā būs priekš, kā nebūtu grūti pateikt. Vai nākamgad mums tur iespēja kaut ko tādu taisīt un netaisīt. Domāju, ka noteikti vajadzētu šogad izmantot. Tā informācija var sakot par to tēlapu, jā. Tā izsoli jau būs, ka tā ir janvāra sākumā. Līdz tam tur būs visu izvāktas ārā. Summa ir iesniegumā par 100 eiro. Tā bija ierakstīta tādu summu, kas, teiksim, jūs iztirzāšanā, kas apmierinās arī kursumu.
teiksim, parunāt ar mani, vai ir, teiksim, kaut kā tā uzstādīt ļoti grūti man, jo man ir jāvadās no otra galva, jāvadās no summas, kāda man ir. Jūs man atvēlat kādu summu, tad es pielieku vēl klāt kādas. Es pats varu izvēlēties, cik man ir rocība tajā. Tad es sāku otru galvu meklēt, kas man kaut kā man pagājuši gadu pasponsorēja ar bērnu mantiņām. Salvets sponsorēja atbrauc no Talsiem. Es nezinu, cilvēks teikt klāt, bijis, pajautāt, kā pagājuši gadu bija. Bija, jā, tā bija. Bija atsevišķi telpa bērniem, un tad bija arī pasāciens, un tad bija tas kopējais, kas ir Aleta bija, un dziedāja, jā, un tad Salateica arī bija. Jā, jā, es pagājuši gadu biju, iepriekšējo gadu es nebiju, jā. Tad arī nebija. Rīgas notiešana, tā mēs iebilstams vakar, mēs ar māju runājām, lūdzu māju uztaisīt tādu minītu apmēram ko, jo, kā zināms, pašvaldībai par saviem līdzekļiem ir aizliegts ēšanu un dzeršanu un tās pasākumus. Visos pašvaldības pasākumus, ko rīko, ir uz galda kliņģeris, kafija, vai konteksts kāds cits, kāds bija mārs vakar izteica variantu par kliņģeri. Kliņģeris, kafija, cukurs, var būt kādi mandarīni vai tās. Bija pārmetumi, ka viņš ir ļoti daudz naudas nobrauc darbībās, un mums ar Guntu šodien jāpās priekšlikums. Māris, teiksim, iedod minītām, kā jau vakar runājām, teiksim, iepērk cik vai vienreizējos traukus. Ja ir runa par kliņģeri, kafiju un cukuru, varbūt vēl kādus mandarīnas bērniem, kas ir, jo no noskatums, ka tur tomēr pārsvarā bija no divām ģimenēm. Iepriekšējā gadā arī avīzē redzams, lai nebūtu pārmetumu, ka ir jānobraukā sava nauda un viss, mēs ar Guntu bez papildus līdzekļiem zināmā laikā, zināmā vietā noliekam visu. Bija runas par kliņģeri. Jā, kliņģeri. Viņš negribēja kontekstās kliņģeri. Mēs vienvārds sakot. Jā, pagājuši, kad arī sūtījām tā. Tad mēs sagādājam, par cik vien noli iedzinu kultūras no budžeta citādi nevar, jā. Tad mēs ar Guntu sagādājam, aizvedam noliekam, es pasaku laiku un apmēram būtu. Vienreizējos traukus, piemēram, cik tev vajag, un kādus, vai divus, vai grozīts, vai ko. Vienīgais, kas būs grūti man pateikt. To es varēšu pateikt tikai cik būs, nedēļu pirms. Kaut vai nedēļu pirms, jo kliņģeri pasūta. Maksimāli, tā apmēram, jo tāpat tās ir vieta cilvēkiem, kas ir jāzvan, jādara visu. Tagad viss ir jāsaka, viss ir iztīrīts ārā, tas ir aizsas uz mājas. Tu te teiktu vieglīši rotāji un sliši. Jā. Es pakaļu, ka divas mēs ir pietuši, viss ir dzīvi. Viss ir dzīvi. Vēl no veciem, gadu 40. Kā pašvaldības pasākumos, kur minimum uzliek un pārējais, vai ir grozījuma vakars kā jebkurā pasākumā? Grozījuma vakars nenozīmīgi būs vai nebēr, teiksim, tās vietas, kas ir daudzīši, ir jāapklādā, viņš nav tikai galdāts, vai ne, tas arī viss ir vajadzīgs. Klāt raudu un galdāts, un tos pēc tam kāds sāk, arī ir viss. Pēc aldu un galdāt ir par eiro, apmēram eiro, vai tie ļoti zolītie. Viņi izskatās pēc aldu. Mums ir divu galvu, viņi ir apmēram kā šo garu. Bet vēl ir vesels mēnesis. Tikai saka, es nestrīdos, tu man ir tāda. Skaidrs, vai Minīti jāmīti. tad, runāt par puķām un jūtām galdā. Jā. Mēs ar Guntu piedalāmies un zināmā laikā Minītāmu uz 30 cilvēkiem. Jūs nevarat paredzēt, mums atkal 50, pirmā gadā 30 sanāk, 35, 36. Rēķinu vienreizējos traukus līdz 50 cilvēkiem, kliņģeris, kafija, tēja, cukurs, un pārējais ir jocīgi. Nē, par to arī, tad man tur teiksim, kāda arī, vai tu man tagad kāds jātais, kā es zināt, pēc kādas cenas, ka tā un tais. Es tur uzskaidīju, kas man vajag. Es nezinu kādas cenas. Man nepārsteidzots. Kliņģeris, kafija,
Un es sastādu, ko tev vajag, un iedod sarakstu. Saraksts, ko vajag? Varbūt pareizāk izteikt saraksts. Tas saraksts, jā. Nē. Mēs zinām, Gunts ir apkoņu, mēs aizbraucam mašīnu mašīnu, un nebūs ne 80. Skatīt. Kāds ir mūsu priekšlikums? Un sakot, tas lēmums tāds Zemesvētku pasākumam 27. decembrī Zemesvētku pasākumu norisē Almālas temā rezervēta 100 eiro rēķinu apmaksājumu. Jā. Deputātiem ir tāds. Tas ir par nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgi izpildi. Var sakot, ir ienācis iesniegums no personas un lūdzu sadalīt par maksājumu tiem termiņiem. Un šeit ir viss tas lēmums, paskaidrojušies, jā, kā pamatojās. Un tālāk ir lēmuma uz projekts. Noteikti labprātīgi nekustamā īpašuma nodokļu parādu izpildi kā laikā, sākot no 14. gada 18. decembra, veicot maksājumus ne mazāk par 25 eiro līdz katru mēnešu 18. datumu un papildus maksājot kārtējās nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus. Zvejniecības tiesas izpildītāji piedziņu vēršanu piederošo nekustamā īpašuma Alsums novadā ir pamats lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgi izpildes atcelšanu. Pēc sakot, ja nemaksā. Deputātiem. Tērišķi ir tāds pats jau līdzīgs. Un tāpatās tas lēmums ir, kas ir par. Tad tikai diezgan kaut ko saņēmis. Jā, ceļ. Ceļījums cilvēks. Tas nekur nav maksājis. Tātad ejam pie pirmā punkta atpakaļ. Par pašvaldības komunālo iecirkņu kapitāla tehnikas parku. Šeit ir, mēs pārunājām komitejas sēdē, tie varianti, kā varētu būt sēdi. Uzskat, kad traktors, kas ir izaugs un jāremontē, jāsaprājas, papildus. Šādi var slēgt līgumu par to pakalpojumu pirkšanu un tad, kā veicās ar to pakalpojumu pirkšanu, tad pēc tam var sakot, spriest, ja, vai, ja valdā šis process mums norit, ja. Jā. Turpinām, ja nē, tad Jaunu traktoru. Jā. Bet to traktoru nesataisīt no Nē, viņš ir jāsatājis. Tas ir jāsatājis viennozīmīgi. Tā, izpildirektoram, kas piebilstams vai kā? Par tām cenām, man nezinu, pakalpojumu cenas, un es jāmēr tāds pašs, nezinu, kā mums izmaksas, ir kaut kas 35 eiro par kilometru. Tāds. Vienkos tā arī Amazona, nebrauc saviem tuvākiem, jā. Tāds ir, un nezinu, viņi attiecošies, jā. Mums varbūt viņi būs pat cik tālāk, un viņi jau kādi problēmas tā iet. Tas jau ir divreiz stūršana. Nē, apvirzība. Ceļš, kas ir ātri braucams, kur gudeniekos, es saku, gudenieku cenas, jā. Savas, kas teica, nu, ir mazs nedēļ, bet tu ir jānobrendē vai kaut kas. Tad
par stundu maksā 35,57 eiro centi, bet ir, kas par stundu, tas ir teiksim arī ceļš, neliels stildiņš, ka viņi, tomēr var ielīdzēns, vai kas ārkārt nomeļģē. Un jārēķina kilometros, bet tas ir ceļa kilometrs, nevis viena mala abas puses, un, teiksim, vai vidus, vai kā atkarībā no tā, kā vajag. Tad eiro rēķinot ir 17,17, iekšā 12 lāti pēc vecā, tas ir gudenieku ceļu. Par kilometru, jā? Par ceļa tekošo kilometru. Nē, protams. Savu informāciju, tagad tas viss ir jāturina ārā, bet, šis neviens to neizslauka. priekšsēdētāji, Bērēna Dainis. Būtās jābūt mani no gudnieku grāmatvedības, un es arī tādu savā. Vislāk, kas stāvēja bloks. Būtās jābūt, ne tagad tas nav no gudnieku, bet es runāju, teicu, samatā, ar saviem trīs traktoriem, un viņi teica, 170, zīmspēks, 180, 90, 300, jā, tad paņem to galu, kurmā, līvandē, viņi bijuši, jā. Cenas tā. Jā, bet tur jau ir John bija redzēt, vāki tukši. Cik kilometri litri apkārt. Tas ir tukša. Cik sniegs ir pretestīt, tas ir daudz vairāk. Labi, mēs nevaram tagad par kilometru cenām, mēs liekam. Jā, tagad teicu. Saremontēt to. Jā. Es man izteiks kāds mēs gribam. Kad mēs varam aiztīst tāpat ar bezdienu pakalpojumiem. Kas nemītrāk vai? Nē, nu tā jā. Ja nav, tad jā. Es domāju, ka nebūs. Tas apvērtībā tas piedāvās. Un viņam nav tas sēns. Nu, Turkumu tur ir šities. Ne, Turkumā tagad ir kādu internetā. Tur ir daudz. Tā kā jau kādu tagad. Labi, to mēs tad... Jā. Amata jautājums, ja to, ko priekšsēdētājs atverbērēja, tas ir pārunāts, un tāds patreiz varētu būt arī apmierināt arī komunālā iecetnība. Jāizdarīt, un cik ar rokām kaut iznāk. Tur jau cik liela lauks. Balsojam? Jā. Tas ir par... Tikai samērā vietām, jā? Pirmo un trešo. Pirmo, trešo vietu. Otro samērā vietām, jā? Jā. Otro vispār izņemās? Otro izņemās? Pagaidām. Jā. Nu jā, otro nemaz ne. Tāpat būs, kad redz, kas ir uzvarēlā. Ir jau vēl jautājums, ja ir, vai gudnieki arī gatavi pie mums abierām, jau ar sarunās, viņš teica, ka vajag viņš jau braukt, un viņš tik teica, viņam pateikt, ka tas būs pēc nedēļas vai pēc divām, ka viņš būs stāvējas gudniekos. Jā. Pagaidām teikt, pārējāt, jo tas ir 3 dienas, kas kāds sniedz, tā? Jā, šeit cits sniedz, kad ir ilgnāks to. Līdz kaut kur šeit. Tad jā. Skaidrs. Jā. Tā, ienācis iesniegums no biedrības Sovietu amatnieku, kas ir reģistrēta Latvijas valdā, un viņi piedāvā sadarboties ar mums, un viņi piedāvā savus pakalpojumus, un mums viņi patreiz grupai nevar viņiem sagādāt nolūku apmēram 100 eiro apmēram. Tas
tieši kāds, tos pakalpojumus no viņiem mēs pirksim, vēl tā momentā nav skaidrs, ja kā mums veicies ar tiem naudas piesaistam projektiem, ja, bet tas, kad viņi mums varētu uzadīt, sašūt, uzaust, tādas iespējas viņiem ir. Tad patreiz, ir priekšlikums, tad slēgt sadarbības līgumu, tad iekļaut, to malku sagādu 100 eiro apmēram. Iespējams sagādāt mums pie viņiem. To tad tālāk, tad būs zināms, kā mums ar tām naudām klāt, būs piešķirts pēc tiem projektiem, un ko mums pašiem tad vajadzēs tur projektiem piemaksāt. Tā, piekrītē? Jā. Balsojam? Kas ir par? 8. Nākamais par dzīvojamās telpas iedalu dzīvokļu īres līguma pārreģistrāciju, telpnums, īres līguma pārtraukšana. Tātad pārtraukt īres līguma skolas ielā. Jā, viss skaidrs, tur jā. Jā. Pēc prāva. Un pārtraukt Rāņielā, nomas līgumu, īres līgumu, tā. Pareiz būs īres. Mēs neiznomājam tādas. Izīrējam. Nomas. Nomas šeit. Un tad pārreģistrēt dzīvokli skolotāju mājā. Un tad Atsveic priekšējos. Dzīvokļu piešķiršana, Jā, pēc. skolas ielā un Almānā. Kas ir par 8. Tā, 6. ir par dzīvokļu Almālē, apsaimnieku izmaksu pārreikinu. Šeit mēs komitejas sēdē runājam, un tad, kas te ir tagad, kas no viņam tā kā būtu jāmaksā, apsaimniekošanas maksu un nekustamā īpašuma nodoklis un dzīvu. Skaidrs. Kas ir par? Viss. 8. Jā, tur ir labi. Nē, te jau var, šeit jau viņš neizpildīja. Tad pārējiem pie tādiem smagāk jautājumiem. Varbūt ir tā, ja, ar nākošo gadu mainās
iespējams, ka mainīsies minimālās algas, jā. Tas ir pieņemts. Ir pieņemts, jā. Nu, un līdz ar to, nu, mums ir arī kaut kas jādomā, kā jau par esošo atlīdzību, ja, ir pietiekami noslogoti, nu, strādājošie, cik mēs varēsim palielināt tiem, kam jau tagad nav algas, tiksim, tādā lielumā, kā it kā faktiski salīdzinot ar citiem, tas darbs slodzes. Un tad priekšlikums bija pāriet uz stundu likmi. Tā Valdemāra runa. Jautājums ir tāds, ja mēs esam vien mainīšana, ja atkarībā no tā, kā valdība piedāvā un kā mums pašiem vajag, un ja tad mēs vienmēr no valdību naudas palielinājam, ja, tad jau pagājušā gadā mums jāatcerēties, ka mēs palielinājam arī visiem pārējiem, tad būtu tā līdzekļus, ja, šobrīd, nezinu, ja palielināt tā minimālu algas darbnīgi, kaut, nezinu, pārējiem proporcionāli, ja, un tad mums būtu tā vispār nepaliek, ja. Tātad šobrīd, nezinu, kas palielinājums, lai nebūtu sāpīgs, ja, nezinu, tāds, un jāpazīties laika apstākļi ļoti mainīgi, un tas būtu gan sētniekiem, gan arī tie, kur strādā citos darbos, un nevarētu piemērot uzskatīt ar stundām, ja, un saglabāt tiešām to palielināto stundu samaksu, kad mēs nonākam biļeņus priekšā. Ir divas iespējas, vai nu atklāt pasaku, nezinu, jau mums nav ko palielināt, ka mēs mainām slodzi, ja, pamat, kur atrast vienmēr, un piemīstināt, ja, tāpēc arī piedāvājums un to, kā stundas likmi mainām, un uzskaitam tās stundas, ko mēs faktiski nostrādāt. Sapratāt, jā? Nu, jāskatās, kā nav būs uzreiz, jo es nevaru, nezinu, pateikt, kā priekšlikums jau nav. Jā, nu kā, nu komunālā ieciknī, visu, kur ir komunālā ieciknī, mums ir komunālā ieciknī. Atcerieties, sapratu, ne jau, nezinu. Viss no komunālā ieciknī. Nu, tiks pārskatīts, jā. Nu, pārskatīts viss, ne jā, nav. Kā, ir, būs iespējams, jo ir periodi, kad nav nekā, nedarīt, un ir periodi, kad nestrādā vairāk. Tāpēc jautājums, kā visi vai nevisi neko nav. Tāpēc tāds jautājums. Tas man ir interesēts, un vienam draugu maksā. Ja ir stundām, ja būs sākoties, kā to var izrēķināt? Kā tas izskatās, piemēram, tagad, un cik, piemēram, tas stundu likumi jau vēl nav domā. Šis ir tas princips, es domāju. Tiem, kuriem skar negatības tev, nezinu, naudas izmāk. Iekrāsotie tie. Bet šis jau ir tikai par principu, tur jau nav Es nevaru tagad pateikt, kuram kas, ko tiks darīts. Ja? Un, ja tos, kurus neskar minimālo algu, un kuriem alga ir lielāka, tos minimālo, tos vispār šobrīd nekustināt, un jo, ja sāks mainīt visu sistēmu, man nezinu, tad tur sajūtas darīt. Šobrīd ir jautājums par to, nezinu, kurš skar, un nezinu, savus lietas. Komunāla ieciknī, jā? Jā, mēs varam vērēt, ka raukas augšā. Bet ar to neapcentā tikai uz to, nekad nu tiek palielināts, tāpēc arī formulējums ir, un nezinu, tiks pārskatīts, un ne, un viss tiek par mēnesi ietiek vīdināt, un ne, jā. Es domāju, ka šitas jautājums var būt tās ir drusciņi jāatliek, un dotā brīdī par to mēs nediskutēsim, bet bišķiņ jāpadiskutējam. Par komitejā par komunālu iecikni un tā tālāk. Edgars, es arī, ka vienu mēnesi pirms 1. janvāra jāsūt brīdināt. Nu, tu līdz būs ārkārtas sēde un augums. Tad jā. Tāpēc es domāju, mans priekšlikums tāds ir. Jā. Tas ir pareizi. Jā, pienāk janvārs, un tad viss tiek posēts, un attiek likums, un
Nē, es saprotu, jā, bet tagad uzreiz mēģinājumi par stundu likumu, varbūt ir citi varianti vēl. Attiecībā uz sevišķu zakopēju, kāda stundu likme, jo viņam ir platība, viņam ir man vienalga, viņš visu dienu tur strādā līdz 10 minūtes, jā? Tev var ir vienalga, bet citiem nav vienalga, jo viņš vienā stundā saņēma, nezinu, 30 eiro, kā tu var būt vienalga. Tev teikt vienalga, citiem būs strādā 8 stundas dienā, nezinu, viņam iznāk un 2 eiro. Es pateikšu, lai strādā. Es domāju, beidzam šito diskusiju visu. Viss nav, mēs beidzam. Tāpēc jau arī tā iet runas, un ir jābūt. Savādāk to nevar. Kā tas samazināt platību, palielināt platību. Priekšlikums bija brīdināt komunālu liecību darbinieku. Tad mēnešu atlīdzību tiks attiekunāt pēc stundu likums mēnešu modē. Mēs nevaram to jautājumu atlikt uz apakšēm. Un šis ir pirmais variants. Pirmais variants, ka viņi balso vai nē, tad otrs variants ir pēc atlikt. Nav jau savādāk. Nav jau mēs varam ierakstīties mēnešu laikā. Mums jau novembris nav uz beigām. Nē, no otru punktu, jā, otrs punkts atlikt. Izdiskutēt komiteju. Tad balsot par šito jautājumu, tad par šo jābalso ir un viss, nu tad... Tātad, tas ir par to, ka brīdināt, ka tiks pēc stundu likums. Tas ir par... Jā, šis nav pieņemts, kas ir par otru atlikt un izskatīt atsevišķo komitejas sēdē. Tas ir par... Atsevišķā komitejas sēdē. Atsevišķi. Atsevišķā. Tas būtu pirms ārkārtas sēdes. Pirms ārkārtas sēdes un nebūtu komitejas sēde. Nē, bet mēs varam uzstāstīt rīkot komitejas sēdi pirms ārkārtas sēdes. Jā. Pusstunda ir vairāk. Mums ir vairāk. Stundu vismaz. Nē. Nu, ārkārtas sēde nepasāk komitejas. Nē, jau vairāk. Nē. Tā ir dienā. Nu, kad ir, tad nav jānāk atsēd. Vai ārkārtas sēdi vai domas sēdi? Vai nolēmt? Atsevišķā komitejas sēdē. Nu, pieņemsim komitejas sēdē, tad kopā ar lēmumu projektu. Jā, bet domas sēdē tas jāskatīt, jā. Ko? Domas sēdē mēnesis pirms gada beigām. Jāapstājas pusdienā. Nu tā es domās, ka pirms Nu tad tā ārkārtas sēdē ar viņu varēs jautājumu mēs varam uzstāstīt komitejas sēdē. Jā, pirms tam komitejas stundu pirms tam. Es saprotu, pēc tam ārkārtas sēdē to jautājumu pieņemam lēmumu. Nu, stundu pirms tās uzstājas komitejas sēdē. Jautājums ir tāpēc, un ir tagad cilvēki nāca pirmo, un nezinu, janvāri, kas tiem būs, un te jāvajag... Nē, nu tas ir pareizi, jā. Minimālā salūks jau tāpēc. Jā, pamats, tas skār to jautājumu, jā. Ko, ka viņš ir sasteigts, un viss varēja jau būt gatavs, ja būtu sarīcinājuši, un nezinu, jā, cik tas tālāk mums ir, ka varēja būt konkrēti, tāpēc pilnīgi, un nezinu, kas sarīcināts nav, vai nekā. Tā, nākamais ir par paciņām, jā. Tad... Tur viss skaidrs. Nav pareizi. Top bērni daudz vairāk. Pareizi. Ir viss. Guntai ir 75. 80 valdā. 85. Tev 85. Nu, bet šodien taču mēs saskaitījām. Vēl 5. Nu, nē, šīkā tur nebija pareizi, ka 85, tur bija 5. Nebija 75? Nē, 85, vārti katram ciparam. Nu, labi, nu. Nē, tā ir arī. Neliek to
viena doma taču kopīgā jāsaka. Vai man izsanāk, vai man nebūtu? Tad no 75 vēl 10 pacīts jāstājas. Cik tas tur pārsaka? Wow. Visi, jā. Tāds ir gumka patēļīs. Zemes izvērtēšana. Zemes attīstīšana. Tas ir. Tā nedrīkst celt nosaukumu. Nodalīt, jā, no tā īpaši. Nosaukumu. Kas par? Tālāk par nosacītās cenas un nolikuma apstiprināšanu apbūvētām zemes gabalām mežniecību Almālē. Jūs lasījāt to? Lasījāt. Apstiprināt, noteikt to nosacīto cenu 26,800 eiro. Jā, kā viņi tagad atsūtīs. Noteikti maksāšanas līdzekļi. Nu, apstiprināt tos izsoles noteikums, tie pat ir tālāk. Kas ir pārāk? Visi. Ierakstīts, ka galas iemaksāt vai nu bankā vai kasē. Kasē tādu summu nevar iemaksāt. Nedrīkst maksāt. Vienkārši tur viss nav iemaksājama bankā. Es nepaspēšu uzties. Bet, nu, bankā katrā ziņā iemaksātam. Tad nākamais ir par grozījumiem saistītos noteikumos sieva tirdzniecības kārtības noteikumos un šodā no vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir izdeģējis mūsu saistītos noteikumus un pamanījusi un iesaka precizēt un tas pamatā tur nekas īpaši nemainās, bet vienīgais, kas tā principiāli ir tas, ja tad tiek papildināt ar to arī ar sabiedrisko ēdināšanu, jā. Saprot, bija tā, kad es no sākuma domāju, jā, kad tie netaisīsim, jā, bet vienā vietā bija atstājis, to ēdināšanu, un viņam to pamanīja, un lietu, mēs labojam ar ko, un tad faktiski jau nekas sliktāks, jā, nav, nebūs no tā arī tiem, kas lai tad oficiāli iedot atgāvu, un kas kā paši mēs tur zupu izvārīsim. Paši var vārīt. Jā, te tie grozījumi bija tālāk, tad balsojam, jā, apstiprināt, jā.
šeit vēl tikai es vēl beigās skatīju tā numerācija. Tur mainās drusku nojaukta. Pats sakot, šitas tagad pārtaps, šitas ir 24. Jā, šis tagad pārtaps kā 25. 27. Numerācija, un tad arī šitie tagad iesniegumi, kas tur bija, tie tā kā, lai var aizpildīt ar elektronisku parakstu, tur nevar būt datums, un arī tās izziņas, ja, kaut tā kā no valsts ieņēmuma dienestā doma var pati dabūt, ja pēc tam tur nāc, prasīt cilvēkiem, tad mums tā informācija. Un tad tagad atnāca arī no ekonomikas ministrijas skaidrojums par to, no kuriem tad atļaujas no vīdu vajag, kuriem nevajag. Un, teiksim, ja viņš ražo no paša audzētiem braudiem maļu un cepas klandraušu, tad viņam ir jāreģistrē, nav jāreģistrē. Tos uzskat, sakot, tā pašražotā produkcija, līdz zināmai summai nav. To vajadzētu tā kā nopublicēt mājas lapā to ekonomikas ministrijas skaidrojumu. Mēs jau esam. Jautājumi tie ir izskatīti.